Nu, pirmkārt, valoda nav saturs, ja? Un šobrīd nav neviens likuma pants, arī ne Sepla likuma 3.7 pants, nepasaka, neuzliek pienākumu, ka tieši krievu valodā būtu jārada saturs. Tātad krievu valodas izņemšana nebūtu neviena likuma pārkāpums. Tas ir pirmais. Otrkārt, par pašregulāciju, ja? Ko daudz arī piemin. Ja pašregulācija strādātu, tad tie daudzie sabiedrisko mediju žurnālisti, kuri profesionāli, godprātīgi dara savu darbu, un šobrīd par viņu reputāciju līdz samazgas tikai tāpēc, ka atsevišķi kolēģi vai arī atsevišķi personas vadībā spītīgi ir iekrampējušies Krievijas valodā, nejūtot akadēmiskās vides, nejūtot sabiedrības pieprasījumu, nejūtot likumdevēju. Manuprāt, tas rada, jūs nespējat ne tikai pasargāt, bet jūs paši ar savu iekrampēšanos Krievijas valodas lietojumā apdraudat un graujat savas nozares reputāciju. Un tas, ko jūs minējāt, teiksim, arī jūs pagavāt par manu likumprojektu komentējot, jūs man nosaucāt par populistisku, jūs pagavāt nosaukt uz vieglu ātru roku gatavots, kaut gan es esmu sniedzis, jūs nezināt, cik ilgi es viņu gatavojis. Un es jūtu zināmu emocionalitāti jūsu pusē, tādu toņkārtu, nevis juridisks batālijas. Līdz ar to, manuprāt, jums vajadzētu vairāk iet eiropeisko, nevis tādu postpadomu telpu, ka jūs esat neaizskarami un jūs uzreiz kļūstat emocionāli, ja Sepla virzienā ir vērsta kāda kritika, kas ir juridiski pamatot. Līdz ar to es gribētu arī juridiski ar jums diskutēt. Mēs arī šeit bija tas salīdzinājums mediju vara, tiesu var, ja, tad paturpināt to salīdzinājumu, tad sanāk tā, ja tiesu vara likumdevējs nosaka rāmi, un tiesneši ir neietekmējami. Un ja mēs, kā jūs arī minējāt, pārnesam šo pašu uz mediju vidi, tad es uzskatu tieši tā, likumdevējs nosaka rāmi, tostarp valodu, arī tiesās ir noteikti, kāda ir valoda, kādā notiek process, un neiejaucas tiesneša darbā. Šeit līdzīgi ir jānosaka valoda, bet nedrīkst iejaukties saturā. Savu līdzdalību, savus priekšlikumus, ko es esmu sniedzis, un arī komentārus, viņi ir vērsti par valodu. Es neesmu sniedzis par saturu, nekad neesmu mēģinājis ietekmēt saturu. Es esmu tikai sniedzis to, ka neviens likums skaidri un gaiši nepasaka, ka mums ir jālieto Krievijas valoda. Un, ja Pleskavas nopludinātie plāni, ko cits starpā analītiskie žurnālisti, Satversmes aizsardzības birojas ir parādījis, ka Kremļa plāns ir nepieļaut krievu valodas izskaušanu, tad man vienkārši rodas jautājums, man arī kā lēmumu pieņēmējiem, kam jānes atbildība, kādēļ mūsu mediju nozares atsevišķi lēmumi vai lēmumu trūkums sakrīt konkrētā gadījumā ar Kremļa nopludinātiem plāniem. Bet jūs labi redzat arī tajā publiskajā... Maz piebildu, es negribu ar to apgalvot, ka tagad nepaķeriet no tā, ka es tagad apgalvoju, ka visi ir angažēti. Varbūt neviens nav. Es vienkārši saku rīcību. Tāpēc arī gribam mēs viens otru teikt to nevis tā teikt Karina Birkas pie personībām, bet par rīcību, par lēmumiem konkrēti arī runājam. Un šeit lēmuma par krievu valodas izņemšanu nav bijis.